Stiga, kas iet uz meža skolu ar šķēršļu joslu. Es vairs sienai nevaru pārkāpt pāri, vēders traucē. Bijušo infekcijas slimnīca un liels melnais suns. Meža skola specializētā treniņas dienas. Šeit ir tā vieta, kur 2000. gadā tika uzfilmēts video, kā Kaspars uzkāp kokā un lec ar tarzanku no šī koka uz to pusi. Šo vietu var atrast pēc tā, ka ir dubultie koki. Vai tā varētu būt Lapsa sala, zem Priedes un vēl ir otra izeja. Kaut kur šeit maniem pirmās Juglas draugiem bija sanaglota nojumīte, kur varēja sēdēt un dzert alu un smēķēt. Šis ir tā sauktais 3. kalniņš un priekšā ir ceļš uz 1. Juglu. Eju uz kalnu 4 debesu puses. Tas nosauc tā, jo tam ir nobraucieni uz katru debesu pusi. Kadreiz nobrauciens gāja starp kokiem un tur bija tramplīns, bet tagad ir ierīkots blakus, un šeit var braukt arī ar velosipēdu. No pašas augšas iespējams arī ļoti straujais nobrauciens bedrē. Kalnam ir ļoti liela erozija un daudz saknes, tāpēc nav iespējams nobraukt tur, kur bērnībā varēja normāli nobraukt. Skats uz dienvidu pusi, šeit parasti uzspīd saulīte, arī ziemā. Skats uz ziemeļu pusi, šeit vēl daudz maz var nobraukt, kaut arī ir saknes. Pats lēzenākais nobrauciens uz Mežsarga mājas pusi un uz 1. kalnu. 4 debesu pušu kalnam Sanos ir straujais nobrauciens, kur var braukt ar kamaniņām. Šī ir trasīte, kur var nobraukt ar snowboardu, izgriežoties pa 90 grādiem līkumā. Esam pie Priedes nosauc par daudzstāveni, jo tajā ir daudz dobumi. Un šajā Priedē kaut kur ir arī apslēpts geokešings. Šis ir garais kalniņš, kur nobraucam ar snowboardu, jo tas ir lēzens un ātrums nav pārāk liels. Zemākajā vietā atrodas purvs, kur iespējams agrāk ugunsdzēsēji ņēmuši ūdeni. Te nāk dzert meža zvēri. Priekšā kalns ar nosaukumu Globus, tas tāpēc, ka viņam apaļa virsma tā kā pauris. Globusa malā bija iekārtota BMX trasīte ar dērtiem. No Globus ir vairāk stāvu nobraucieni. Šeit ir stipri viss aizaudzis ar krūmiem. Bērnībā es atceros, ka bija pļava un varēja redzēt, kā skraida zaķītes. Vienu brīdi bija uzbūvēta dēļu rampa, lai sāktu nobraucienu pie šīs Priedes, un tagad pāri palikuši tikai ir daži baļķīši. Šeit es nācu pievilties uz eksāmenu trenējoties 9. klasē. Kalna galā nebija šo te krūmu, un 10. klasē es trenējos karatē vingrinājumus pēc izkopētām lapām.